Kad agri no rīta divi topošie psihologi izdomā doties vēl ieķert pēdējo zelta rudeni, tad, protams, ka viņi dodās uz Kandavu. Iekāpām autobusā, braucām uz Kandavu un runājām par sapņu interpretāciju. Jungs un Freits stāstīja, ka mums ir iespēja sazināties ar savu zemapziņu caur sapņiem. Ja mēs spējam atcerēties savus sapņus un pēc tam viņus tūkot, tad mēs zinām, kas ir tās ziņas, ko zemapziņas prāts grib mums nodot. Nu, un tad arī pats zelta rudens. Devāmies staigāties un skatīties to pa Adamovas dabas taku. Forša taka nav gara, kādi 2 kilometri tikai iet tieši gar Daugavu. Var arī Daugavai gana tuvu pieiet klāt, mēs tur arī iestigām gan arī ūdenī, pēc tam smējāmies, ka dzīvē tā gadās, tu tiec visādās grūtībās un tad jātiek ārā. Sapratām, ka esam izstaigājuši ātrāk nekā gribējās un ka mums jātiek kaut kā mājās. Drosmi sēdušās svaigā gaisā, izdomājām, ka stopēsim mašīnu, un tad pirmo reizi abas stopējām, nostopējām foršu kungu un tikām mājās jau 40 minūtēs.